pametīs spēli vai neizdoties šoreiz vēl. Nikulin. Vēl nē. Un precīzi piespēle. Terečenko izlido 1-0 pret mūsu vārdsargu Mārcis Jucēns. Glāb komandu. Ļoti augstlicenīgi nospēlē Mārcis Jucēns. Nu, tur Ripovs īsti neredzēja ripas slīdēšanas brīdi. Efektīvs spēku paņēmiens pret Bergfors tika pielietots. Meija. Atslaužās Meija, Ripa vārtu priekšā, ar vārtos! Juris Upītis, trešie vārti Jurim. Atradās īstajā brīdī, īstajā vietā, bet lauvas tiesa no šiem vārtiem. Šajā panākumā izdarīja Gins Meija, kurš pats pārķēra Ripu viduszonā. Un var teikt, veiksmis Krekliņā dzīves hokejs. Maz spēļa aizvadījis, bet jau trešie vārti. Nu, tā ir laikam tā īpašība, par kuru mēs runājām, ko nevar iemācīt, kura vai nu ir, vai nu tās nav. Šo vārtu galvenais kaldinātājs Gins Meija un Juris Upītis. Viens pats tukšu vārtu priekšā. Tik un tā ir viesiem Lukojanovs. Un Oļegs Petrovs. Lieliski Lukojanov piespēle un Oļegs Petrovs viens pats aizmirst vārtu priekšā. Visi trīs mūsu hokejisti aizslidoja pretī Lukojanovam un sev aiz mugurām atstāja vienu pašu pieredzējušo Oļegu Petrovu. Nu, pozicionāla kļūda un Oļegs Petrovs šādu iespēju garām redzam atkārtojumā. Nu, četratā uz vienu spēlētāju praktiski aizlido un Krišāns Rēdlīgs pavēlu, jo pamanīja briesmas. Nu, redzam, 4 mūsu spēlētāji neļauj izdarīt, neaizsniedzās arī Juris līdz Ripai. Ucenjus. Iespēle metiens un vārtus Sabiņš glāb. Komanda pēc Gunta galva, Akbars komanda pēc Gunta galva viņa metienu. Ļoti labi Niklas Ucenjus nospēlēja. Medveģevs dos uzbrukumā. Kuļašs. Un Ripa vārtos. Mainīja Ripas lidojuma virzienu. Jā, tur Imonens bija vārtu priekšā. Nu, redzam. Spiridonovs. Nē, Spiridonovs, jā, Spiridonovs. Iemetiens bija pie Akbārs komandas vārtiem, vēl 45 sekundes jāspēlē. Atņemam Ripu. Ripa vārtos, bet fiksēta aizmugure ir. Nu, diemžēl vārtu goms netiek ieskaitīts. Fiksēta aizmugure, otro reizi pēc kārtas, nu nepaspēja atstāt zonu. Nepaspēja, viss ir pareizi. Un es neredzu Ir Ņiževīts. Un Ripa vārtos. Ripa vārtos, Danis Zaripovs. Nu, tur bija arī paklups viens no mūsu spēlētājiem, tāpēc arī nepaspēja paiet pretī. Oi, zem pārliņa. Nu, tāds simbolisks iemetiens. Tieši tā, jo spēle ir beigusies. Redzam, cik strauji Medveģevs tomēr slidoja atpakaļ. Nu, diemžēl jāatzīst, ka šajā sezonā abās divās savstarpējās spēlēs regulārajā čempionātā esam atzinuši Kazaņas Akbārs pārāko.